Droši vien ik viens no mums būs kaut ko dzirdējis par austrumu kaujas mākslām un ap tām apvītajām leģendām. Iespēja ar šīm kaujas mākslām nodarboties tiek dota arī valmieriešiem klubā Kristaps Streičs International Security Association, jeb tagad jau Kristaps Streičs piemiņai izveidotajā sporta klubā Ksisa. Kristaps Streičs uz šo pasniegšanu ir aizsācis jau tālajā 1988. gadā. Viņa skolnieki pasniedz iemācīto gan Valmierā, gan Liepājā un pat Zviedrijā. – 1994. gada 28. septembrī Kristaps Streičs traģiski gāja bojā ceļojumā uz Zviedriju, Prāmu, Estoniju. Bet viņa skolnieki turpināja uzsākto un ar 1995. gadu nodibina jau iepriekš minēto sporta klubu Ksisa Kristaps Streičs piemiņai. Klubs ir sabiedriska organizācija un patreizējais tā vadītājs ir Kristaps Sīmens. Turklāt klubs sadarbojas ar Ķīnas Vešu universitātes pasniedzēju. Sākot ar 1996. gadu notiek sacensības Kristaps Streičs piemiņai. Lielākais sasniegums bija 1997. gada septembrī, kad Kristaps Sīmens un Rīgas Vešu klubu filiāls vadītājs Kaspars Kaupa piedalījās 5. starptautiskajās Šaolinas Vešu sacensībās Čenžau pilsētā ar ļoti labiem panākumiem. 1996. gadā Kaspars Kaupa kļuva par Krievijas čempionu Vešu, taču Kristaps Sīmens šo pašu čempionu titulu iegūta 1997. gadā. Vešu ķīniešu valodā nozīmē karavīru māksla. Vešu liek cilvēkam darboties un izprast sevi ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Tas liek cilvēkam pašdisciplinēties un veicina paškontroli, kas mūsdienu izsakļautībā ir svarīgi visiem jauniešiem un arī vecākiem cilvēkiem. Ikviena kaujas māksla, vai tas būtu Vešu, vai karatē, vai aikido, ir māksla, kur jāapgūst visu mūžu garumā. Tas ir tradīcijas, principi, sistēma un pat atšķirīgais dzīvesveids, kur izvēlas cilvēks, kas ar to nodarbojas, pastāvīgi trenējoties, izzinot sevi un pasauli, tādējādi veicinot savu izaugsmi un tiecoties uz pilnību. Mūsdienās Vešu dalās divos galvenajos novirzienos. Tradicionālajā Vešu sportiskajā Vešu. Savukārt pašu mākslu sastāv kompleksu taulu ar ieročiem un bez tiem. Šajos kompleksos ir iekļauti klasiski elementi, piemēram, sitieni ar rokām, kājām, metieni, saķērieni, grūdieni, dūrieni un daudz citu elementi atkarībā no stila un cilvēku meistarības pakāpes. Taulu komplekss dalās cietajos un mīkstajos, individuālajos un pāra, normatīvajos un sportiskajos. Pie katra kompleksa izpildīšanas notiek daudzkārtēja virziena maiņa, jābūt ritma izjūtai, lielam ātrumam un brīvām pārējām. Tāpat maksimāli ir jākoordinē savas kustības, ķermenim un garam jābūt vienotiem. Šos kompleksus gan sportiskos, gan tradicionālos pasniedz klubā Ksisa, proti Valmierā. Tradicionālais Vešu ir ar senu vēsturi, treniņu metodiku, filozofiju un principiem bagāts novirziens, kas veicina skolnieku pilnīgu izaugsmi.
Bet sportiskais ušu ir radies šā gadsimta 50. gados uz tradicionālā ušu bāzes. Šeit lielāka vērība tiek piegriezta tieši fiziskajām darbībām, nevis filozofijai. Lai arī sportiskais ušu ir vairāk skatāmāks nekā tradicionālais, tas tomēr paliks par sporta veidu, nevis par kaujas mākslu.我一下低，我一下高，摇摇晃晃不肯倒，九里乾坤我最知道。我一下低，我一下高，摇摇晃晃不肯倒，九里乾坤我最知道。江湖中闯名号，从来不用刀，我不用刀。前进的重担，我一肩挑，我一肩挑。不含冤也不求饶，对情义我肯弯腰，最终血。